Labdien! Mani sauc Junis. Šodien mēs pagatavojam tažīnu, zivs tažīnu. Maruka zivu tažīnu mēs pagatavojam brīvā daba, piknika, satikas draugi un ģimeni. Marukā ir divas jūras, Atlantijas okeāns un Vidus jūra. Šis ir tradicionāls zvejnieku ēdiens. Lai gatavot šo, vajadzīgs sīpoli, drusku čili, paprika, un tas, protams, pēc garša, olīveļļa, parasto eļļa, citroni, forela zivs vai kādu zivs, kā vēlās. Kartupeļus, tomātus, paprikas, petersili, sals, protams, ķipokli, burkānus, salda paprika, mēni, piperi, olīvas. Šitas, lai marinēt iet iekšā zivtiņā, ja? Tad jūs varat sagriezties tādā veidā. Tad es parādīšu jums, kā jūs varat taisīt zivs mērcīti, ja? Tam vajadzīgs lodiņā, kur jūs samaisīt visus. Labi, sākam ar šitos. Bišķini nagriezties mās gabaliņos. Petersili. Blodā. Salda, paprika, blodāri, tur bišķiņi gandrīz daudz. Mēni, papiri, blodāri, mēni, papiri, pēc garšā, kā jūs vēlat. Kā jūs vēlaties, kā jūs gribat. Ķipokli, arī. Tādā veidā vai kā jūs gribat, bet labāk, ja būtu tādā veidā. Es vēl vienu gribētu liekt. Bišķini, čili. Arī pēc garšas. Bet vajadzīgs būt bišķini. Bišķini jābūt tev iekšā. Sals, protams. Arī sals pēc garšas. Ja? Un citroni. Zivtiņi. Un eļļa parasto bišķieni. Olīveļļa arī bišķieni.
Un tagad samaisist. Cik labi smaržo. Tad varam likt klāt mūsu zivtiņu iekšā. Tad varat marinēt mūsu zivtiņu. Likt iekšā. Jūs varat lietot savas rokas arī jau labāk. Lai zivs var dabūt viss mērci iekšā un klāt un būtu labāk marinēti. Ja? Bet jūs varat redzēt. Cik sīcini. Beceroju. Jā, tik daudz nē. Jau ilgāk, protams, jau labāk, bet ja jums nav laika, tad nav problēma. Viņš dabūt šitas jebkurā gadījumā. Viņš ir marinēti jebkurā gadījumā. Un ar šitas pārējas jūs varat arī ielikt tādā veidā. Jūs varat ielikt tādā veidā. Iekšā. Tālāk. Nu, tad atstāj bišķiņi. Te. Mērķi, kas palika, jūs vēl lietot. Tagad nākamo etapu tomātus. Ielikt savus tomātus mērcīti. Tālāk. Samaļksiet. Un arī atstājam tomātus marinēt ar zivtiņiem. Labi, tad visi uzliekam čeps panna. Vispirms višķini ella. Protams, jūs jau zināt to. Mēs salikam sākumā burkāni apsargā zivs no apdegšanas. Jūs varat arī taisīt šitos panna. Ja jūs negribat likt cep krāsnes, tad jūs varat arī gatavot šitad vienkārši panna un likt plīts. Tagad mēs varam likt mūsu zivtiņu. Opā, nāk šo lūdzu. Tāda veidā. Opā. Tad mūsu zivtiņa ir klāt. Lūdzu, gaidī mums. Esmu mērcīti virs. Tagad tomātus, kas arī bija marinēti. Lūdzu, virsū. Lūdzu. Marokā mēs esam ļoti taupīgi, tad mēs nemētam ārā, bet mēs sagriezam tādā veidā. Protams, šitas jāmēt ārā. Un tālāk šitas tādā veidā. Un starp citu viņi dod ļoti labu mērcieti.
Šitas, protams, jā. Un tālāk, tādā veidā. Tālāk. Tikai šitas te. Un, protams, šitas jāmet uz savu mērcīti, ka vienmēr mērcīti ir ļoti svarīgi, ja visu laiku maisīt un marinēt savus dārziņus, ja? Zivs, gan dārziņus, gan zivtiņu. Un tālāk apkārtni, tādā veidā. Kas ir svarīgi, ir jāliekt visas dārziņas, kā jūs redzat tagad. Sacība ir ļoti svarīgi. Nevis, piemēram, likt tomātus un pēc tam burkāni. Vajag, lūdzu, ielikt visas, kā jūs redzat. Vienkārši. Tagad ar kartupeli. Tādā veidā arī paprika. Tādā veidā atkal. Visu paprika lūdzu. Tādā veidā. Arī šitas jāatstāj. Un būtu pēc tam šitas te. Tas pēc tam izliekšu. Vēl vienu paprika. Jūs vienkārši darat šitās un ļoti viegli notērēt, redzēt? Un tālāk. Nu, parasti mums ir Marokā ir zaļo paprika, ja? Tad ir vēl garšīgāk. Šitos arī labi nekas. Šis arī ļoti labi nekas traks ir. Šitas arī jūs varat dekorācīt, kā jūs gribat, kā vēlēs. Bet kas svarīgi ir jau atcerēties, ka salikt visus dārziņus saticībā. Labi, tālāk mums ir te viss tagad kārtības. Šitas ir pa lielu. Tad es norišu šitas te. Un kartupeļus. Saliksit kartupeļus tādā veidā. Virsū kartupeļus. Kamēr es pieliku kartupeļu, es ieslēku krāsni. Abi tagad krāsni ir pasildīties, kamēr es pabeigšu. Tad būs gatavs. Tad uzreiz varam ielikt mūsu tažīnu iekšā. Kartupeļus virsū. Tādā veidā. Olīvu. Citroni, jābūt sagriezt ļoti maziņi gabaliņi, tādi. Tādi. Vēl vienu gabaliņu varam likt. Te.
galva. Un arī, ja jūs gribat, jūs varat arī taisīt cīpoklī. Jā, man patīk darīt šitās te, jūs arī varat gribat šitās tādu. Un bišķiņi Peters vēl mums. Tad ella, oliva ella. Visu tāda veida, šāda veida. Jā. Mūsu tažīni gandrīz gatavs. Un bišķiņi, protams, ūdeni, bet tikai ļoti mazi bišķiņi. Jā, ūdens ar marinādi. Un virsu. Visi ir gatavi, mēs lieksim cep krāsna iekšā. Un jā, gaidām. Laiku pa laikam jāpārbaudiet, ja vajadzīgs bišķiņi ielikt ūdeni. Kā mēs sarunājam par zivtiņu, laiku pa laikam jāpārbaudiet. Tagad es pārbaudīšu, ja kas tad es pieliku ūdens klāt. Ja ne, tad. Un ar nāzīti jūs varat vienkārši tāda veida. Kartupoja ir vēl cietā, tas nozīmē nav vēl. Un arī zivtiņi no iekšā. Tagad tikai skatīšu, ja viss kārtībā, ja ūdens ir pietiekami vai ne, tad es pieliku bišķiņi, bet kamēr mūsu tažīni ir viss kārtībā. Vēl gaidām. Zivtiņi, es domāju, ka ir gatavi. Jau burkāni ir miksti, kartupeli arī paprika, zivtiņi, protams, jau. Labi. Tad mūsu tažīni ir tagad gatavs. Labi, pietiks mūsu tažīna ir gatavs. Es pielikšu atpakaļ. Iekšā, un es atstāju bišķiņi atdziest bišķiņi iekšā cep krāsnā dažām minūtēm. Tad viņš ir tagad ir gatavs, kā jūs redzat. Visi ir mikstā, mums ir garšīga mercīte zem un tik daudz ne. Un ar labu apetītu jūs lūdzu var sākt ēst.